Sveicināti martā! Varam priecīgi apgalvot, ka pavasaris ir oficiāli sācies. Vairākas saulainas dienas pēc kārtas, numukusis sniegs un viss pārējais liecina par pavasaru tuvumu. Un tāpat arī mūsu darbi visās ražošanas vietās. Šajā podkāstā man bija tā iespēja organizēt veselas 2 intervijas, un pirmajā mēs ar Krišjāni Lejnieku parunājām par jaunajiem investīciju projektiem cementu rūpnīcā, kas būs ļoti līdzvērtīgi savu vērienu ziņā tiem, kurus jau nesen redzējām, ka tika būvēts jaunas dzirnavas un silos. Par to tātad plašāk pastāsta Krišjāns pirmajā sarunā, bet otrā saruna šoreiz stresam veltīta, un proti, kas tas ir, kaut arī mums ļoti pazīstams jēdziens, bet kā mēs varam paraudzīties uz to nedaudz no citas prizmas, un galu galā, ko ar to iesākt ikdienā. Un kamēr Dana bija atvaļinājumā, tikmēr mēs ar Lāsmu divatā ierakstījām šo podkāstu, un Lāsma, tev bija 3. saruna, pastāst ar ko? Un turpinot tavu lielo tēmu par stresu, man bija ļoti interesanti uzzināt, kā ar stresu sadzīvo, kā ar stresu tiek galā kolēģi citās uzņēmuma lokācijās, un es uz sarunu biju paaicinājusi juristi Ievu Gaigalu un betona maisītāju vadītāju Ģirtu Rakuli. Klausieties, būs ļoti interesants atbildes. Paldies, tad patiešām klausāmies ar interesi. Pirmais deglis. Gads cementu rūpnīcā sācies ar ikgadējo lielo remontu, kurā jau aizskatīti te visi lielākie un nozīmīgākie darbi. Un kamēr tas vēl tiek noslēgts, ir apstiprināts jau nākamais lielais investīciju projekts. Februāra beigās grupas līmenī tika apstiprinātas investīcijas un ieguldījumi cementu rūpnīcā, kas palīdzēs samazināt mums klinkeru faktoru, jeb klinkeru īpatsvaru cementā. Un līdz ar to arī mūsu ietekmi uz vidi. Un par šiem nozīmīgajiem projektiem, ko tie ietver, kā tie tiks īstenoti un kā tie ietekmēs arī katra darbinieka ikdienu un kāpēc ir tik nozīmīgi uzņēmumam, par to mums pastāstīs Krišjāns Lejnieks, produktu un procesu tehnoloģiju vadītājs. Čau, Krišjāni! Čau, Antra! Tad pastāst sākumā, ko šie investīcija projekti ietver, kas tiks būvēts un kāpēc? Apstiprinātie investīciju projekti mums ietvērs 2 jaunus daudzkambaru silosus, no kuriem viens atradīsies tuvāk esošajam homogenizācijas silosam, un tas ļaus mūsu izejmateriālu dzirnavā malt piedevas priekš cementa ražošanas. Tātad mūsu izejmateriālu dzirnava būs savienota ar šo jauno silosu. Tad plānots, ka šajā silosā mums būs 4 kambari, 4 nodalījumi, kuriem kopējais tilpums būs nedaudz zem 7000 kubikmetriem, bet arī tas var vēl nedaudz mainīties procesā. Un tātad visi šie jaunie kambari jaunajā silosā būs savienoti ar pneumatisko līniju, kas nogādās šos te samaltos materiālus otrā jaunajā daudzkambaru silosā. Papildus tam, viens no šiem 4 kambariem būs aprīkots arī ar iekārtām, kas nodrošinās homogenizācijas funkciju. Tātad mēs no šī viena kambara varēsim padot arī labu homogenizētu materiālu uz krāsni. Ko tas nozīmēs, varbūt citiem vārdiem nozīmēs to, ka mēs varēsim sasniegt efektīvāku pārslēgšanos arī starp klinkera tipiem, samazināt šos te pārejas klinkera apjomu un tādā veidā arī taupīsim dārgās izejvielas. Ir arī daudzi citi, varbūt ne mazāk būtiski ieguvumi, kas netieši saistās varbūt ar klinkera faktoru samazināšanu, bet varbūt vairāk krāsnes darbību. Jā, tas īsumā būtu par šo vienu silosu. Kā jau minēju, būs... Man te jautājums ir, vai es pareizi sapratu, un līdz ar to arī varbūt klausītājiem palīdzēs. Respektīvi, silos, no kā, tātad
Pateicoties tam, ka mēs varēsim glabāt tos jaunos samaltos alternatīvos materiālus, mēs tos liksim klāt gan cementā līdz ar klinkeru, gan arī klinkeru sastāvā. Tā kā ražojot citus klinkeru veidus? Negluži tā. Citus klinkeru veidus mēs jau ražojam šobrīd, bet mūsu ierobežojošais faktors, lai veiksmīgi un ātri pārslēgtos starp šiem tipiem, ir tas, ka mums ir tikai viens homogenizācijas silos ar diezgan lielu tilpumu, vairāk kā 11,000 tonnas. Tad līdz ar to, ja mēs sākam ražot cita veida izejmateriālu miksu, paiet vairāk kā diennakts, līdz mēs to saņemam krāsnī. Un visu šo te starplaiku mēs saņemam tādu transition produktu, kas nav īsti parasts klinkers, kas nav īsti SR3 klinkers. Bet ar šo te jauno silos, tā būs tas viens no tādiem blakus priekšrocībām, ka būs atsevišķi silos, mums tikai atliks pārslēgt, teiksim, vārstu, vārstu, ja bērslaidu, no kuras vietas mēs ņemam materiālu, un tas viss notiks daudz ātrāk. Ok, paldies. Un tad par to otru silos tu sāki stāstīt? Tātad otrs silos, tas būs savukārt novietots blakus CM8 dzirnavai. No ārpus tas būs ļoti līdzīgs kā jau esošais 5 kambaru silos, bet šim būs 7 kambari, un būtiskākā atšķirība vai atšķirības būs tās, ka zem šī silos kambariem būs uzstādīts statiskais miksers, kas jau ļaus ražot cementa markas, pielietojot šo te mums jaunu tehnoloģiju, priekš mums jaunu tehnoloģiju, kas ir tātad miksēšana, kad mums jau ir iepriekš samaltas izejvielas kambaros, un tad zem šiem kambariem ir miksēšanas stacija, kur mēs varam ražot jaunas cementa markas un uzglabāt atpakaļ kādā no kambariem. Otra tehnoloģija arī, ar kuru būs aprīkot šis silos, būs precīzi kalibrētas dozācijas iekārtas, kas spēs padot šos te iepriekš samaltos materiālus uz mūsu cementa dzirnavu separatoriem. Tā kā tā būs otra šī te jaunā tehnoloģija priekš mums, kad samaltie materiāli tiks padoti nevis tieši uz malšanas procesu, tādā veidā to atslogojot, bet uz separatoru, kas arī nodrošinās to, ka notiks zinām šī te daļiņu selekcija, kad lai nodrošinātu augstāko kvalitātu un augstāko smalkumu. Vai tas respektīvi palīdzēs mums arī ražot vēl jaunus cementa tipus? Jā, protams, viss ir par to, lai mēs samazinātu klinkera faktoru mūsu cementa markās, un tas ļautu arī ražot tādas cementa markas, kur klinkera faktors ir 65 un zemāk procenti. Tad tas mums ir mērķis? 65%? Jā, ilgtermiņā, jā. Jā, paldies tev par šo. Un vai tu vari pastāstīt arī, kā tiks īstenoti projekti? Tātad, kad mēs ieraudzīsim jaunās būves, un kā notiks būvniecība un ceļš līdz rezultātam? Tad šobrīd varu pateikt, ka notiek pēdējā flowsheetu iekārtu funkciju saskaņošana ar galveno piegādātāju. Tad jau pēc tam sekos atjaunots komerciālais piedāvājums, un tad tālāk šī piedāvājuma izskatīšana, koordinācija arī ar Vācijas, sagādes daļu, iepirkumu daļu, un tālāk jau līguma parakstīšana. Te projektā ir aktīvi iesaistījies arī projekta departaments, kurš arī tātad vadīs visu šo procesu līdz galam. Šobrīd, ja par tādu aktīvo fāzi, tad mums ir jādomā ļoti par amonija iesmidzināšanas iekārtu pārvietošanu, jo tieši šajā vietā ir paredzēts šis te 4 kambaru silos priekš izejmateriālu dzirnavas. Un, lai darbi nekavētos, tad droši vien būs kaut kāds pagaidu variants, līdz mēs būsim uzstādījuši pastāvīgas iekārtas kādā citā jaunā vietā. Un, protams, arī vispār šī te
šis te būvlaukums blakus esošajam homogenizācijas silosam, kur šobrīd atrodas amonija, iesmidzināšanas visas iekārtas, ir ļoti sarežģīts, ja, jo viņš ir ļoti tuvu visām ražošanas iekārtām. Turpat blakus ir priekšsildītāja tornis, turpat blakus ir apved kanāla putekļu filtri, tas pats homogenizācijas silos, tātad, to visu saorganizēt tā, lai neapstājās ikdienas ražošana un lai tas notiktu pēc augstākiem drošības standartiem, droši vien būs liels izaicinājums. Jā, tā izklausās tādā vēriena ziņā, vai kā to jutīs rūpnīcas ikdienā. Tas būs kaut kas līdzīgs nesen īstenotajiem projektiem, dzirnavām un silosam, vai mazāks, vai tāds pats, vai vēl lielāks? Vai varam tā salīdzināt? Es domāju, ka kopumā līdzīgi, jo arī tas laika nogrieznis ir tāds, ka potenciāli šie silosi tiks būvēti vienlaicīgi, kas nozīmē, tātad daudz cilvēku tiks iesaistīti. Arī šīs slīd formas saucamās, ar kurām būvē to silosu, teiksim, betona konstrukciju, arī tiks piesaistītas, lai abiem silosiem to varētu vienlaicīgi darīt. Bet arī par šo vēl tādas gala skaidrības vēl nav. Varbūt, ka tas būs tomēr ar nelielu laika nobīdi viens un tad otrs, tad uzreiz otrs, bet pastāv iespēja, ka to darīsim vienlaicīgi. Kāds ir laika plāns, vai tev ir kāds mērķa gads, kad tam ir jābūt gatavam? Droši vien ir, vai ne? Tādos lielos vilcienos šogad mums vajadzētu uzsākt zemes darbus, ekskavāciju, pāļus un pabeigt pamatus, un lai nākošais gads var sākt ar slīdformām, iet uz augšu, un nākošā gada beigas, tad, vai otrā puse, tad varētu sākties iekārtu uzstādīšana, un tad nodošana eksploatācijā, mēs teiktu, kaut kāds 26. gada vidus. Jā, apmēram. Un runājot par tavu ikdienu, tev ir ļoti liela loma šajā projektā, un droši vien tas tavā dienas kārtībā nenonāca tagad februāra beigās, kad varbūt daļai citu kolēģi, cik ilgi tev jau tas ir, vai, tā kā, uz galda, ja tā var teikt, un kā notika sagatavošanās? Manuprāt, pirmās idejas par to, kad mums ir nepieciešams silos, kur mēs varētu uzglabāt kādus jau smalkus, samaltus materiālus, un pēc tam padot uz dzirnavām, radās 22. gadā jau, pirms 2 gadiem. Bet tad tas vairāk bija tā, ka doma bija par 1, varbūt 2, un varbūt 3 silosiem, atsevišķiem silosiem. Bet pagājuši gadu mēs 23. gadā nonācām pie slēdziena, ka daudzkambaru silos tur ir daudzas priekšrocības, jo tev tas footprints saucamais ir daudz mazāks, bet tu iegūsti daudz vairāk vienā, teiksim, ja uz vienu laukumu vienību. Mēs tā paskatāmies, ja tas iekārtu un tehnoloģiju apjoms ir daudz efektīvāk izmantot vieta. Ok, tad vispirms vispār arī jūsu komandā bija šis risinājums, kādam tieši būtu jāizskatās projektam, lai sasniegtu klinkeru samazināšanas mērķi, vai ne? Tas nav kaut kas tāds, ko mēs 1-pret-1 varam pārņemt no kaut kādas jau esošas, zināšanām vai tehnoloģijas, kas ir citās rūpnīcās, ka šis tad ir tas vienīgais veids, ko mums atliek tikai ieviest. Tad vēl ir jāizvērtē, kas dar tieši mums un jānonāk līdz tā idejai. Jā, noteikti tāda savu veidu pielāgošana tieši mūsu procesam, mūsu dzirnavām, mūsu vajadzībām, bet ir Vācijā rūpnīcas, kur šīs tehnoloģijas strādā, varbūt ne viss kopā, kā būs mūsu gadījumā, ja, ir rūpnīcas Švenkam Vācijā, kur notiek šīs dozācijas uz dzirnavu separatoriem. Tur arī no vācu kolēģiem arī tās idejas tiks smeltas par labākajām pieredzēm un viņu pieredzēm vispār kā tādām. Ļoti labi varam redzēt grupas spēku darbībā. Paldies tev, Krišjān, par sarunu.
Man prieks, ka varējām izstāstīt arī citiem kolēģiem par šiem labajiem jaunumiem un nedaudz arī plašāk ieskicēt, ko tad īsti mēs varam sagaidīt un ko mums tas nozīmēs, lai veiksmīgi izdodas īstenot un lai tev arī izdodas izbaudīt to procesu. Ļoti interesanti būs. Jā, darba būs daudz. Mazāk nekļūs. Nu, tad izturību. Otrais deglis. Sveicināti, kolēģi! Stress. Es pieņemu, ka tas mums visiem ir ļoti pazīstams jēdziens, arī sajūtas un emocijas un tāda ķermenim zināma situācija, kurā katrs esam kādu brīdi atradušies. Daudziem arī biedz un bubulis. Un kas ir pirmā doma, kad mēs to piedzīvojam? Ka man ir jānomierinās, ka man kaut kā ir atkal jānonāk normālā situācijā. Tas ir slikts, tas ir kaitīgs, no tā jātiek vaļā, man tas traucē. Bet ar vien skaļākas kļūst arī tās dažādi jomu ekspertu balsis, kas saka, ka stress pats par sevi nav ne labs, ne slikts. Jautājums ir, ko mēs ar to darām, un principā jau tāda pieauguša cilvēka dzīvē no tā izvairīties ir praktiski neiespējami. Un tā vietā, lai spiestu sevi kļūt racionālam un nomierinātos tajā brīdī, kad izjūtam stresu, ilgtermiņu veselībai daudz labāk ir ļaut tam būt, ļaut tam izlādēties un to darīt caur sevis aktivizēšanu un rīcību. Un, lai parunātu par šo vairāk un lai izprastu stresa dabu un arī gūtu iedvesmu kādai praktiskai rīcībai, kā varam sev palīdzēt, uz sarunu esmu aicinājusi Kristīni Brici. Kristīna ir psiholoģe, jogas un meditācijas pasniedzēja un Latvijā vienīgā certificētā stresa izlādes metodas pasniedzēja. Par to, kas tas ir, par to arī pajautāsim Kristīnai, bet sāksim noteikti ar pamatjēdzieniem. Sveika, Kristīna! Sveika, Antra, un visi pārējie, kas mūs šobrīd klausās. Nu jā, tad, kā teicu, varbūt sākam tad ar to, lai patiešām pastāstītu un visi būtu mēs vienā tādā izpratnē par to, kas tad īsti ir stress, kas ir akūts un kas ir hronisks stress un kas notiek mūsu ķermenī, kad mēs to jūtam. Man liekas, tu ļoti smuki arī diezgan jau šajā jautājumā ietvērt to. Es pieķeršos tam jautājumu otrai daļai, kas notiek mūsu ķermenī, un tā ir būtiski uzsvērt, tāpēc, ka mums cilvēkiem ir priekšstats, ka stress ir psiholoģiska, kognitīva reakcija. Mēs stresu ļoti bieži cenšamies menedžēt un tikt galā ar viņu, ar šīm kognitīvām pieejām. Tātad domāšana, mēs ļoti daudz dzirdam ieteikumus, tev jāmaina domāšana, tev jāmaina attieksme, ko tu te satraucies, te nav par ko kreņķēties, nav pamata, jātak nomierinies, atslābinies, viss ir labi. Un ja mēs spētu mainot domāšanu, mainot attieksmi, mainot uztveri, tikt galā ar stresu, tad patiesībā visa pasaule lieliski tiktu galā ar stresu. Un pasaulē neviens nestaigātu stresains. Bet tā nav realitāte, diemžēl, vai ne? Jo stress ir fizioloģiska reakcija. Stress maina ķermeņa darbību tajā brīdī. Un mēs mēdzam censties risināt fizioloģisku reakciju ar kognitīvām pieejām. Tātad šo te prāta pieeju. Daudz efektīvāks veids ir sākt regulēt stresu tieši fizioloģiski. Tātad, ja man mainās ķermeņa reakcija tajā brīdī, tad ir vērts sākt mainīt to, kas notiek manā ķermenī. Jo kā mēs varam zināt, kad ir stress, un teiksim, arī Andres tev var uzdot šo jautājumu, ko es visiem uzdodu, kā tu zini, ka tu esi stresā? Kas ir tās sajūtas, kas ir tās pazīmes, kas tev apliecina, jā, es šobrīd nenormāli satraucos, vai es esmu stresā? Teiksim, tipiski visvieglāk cilvēkiem asociēt, ja viņi iedomājas to situāciju, kas lielākai pasaules daļai rada stresu, ir publiskā runa uzstāšanās auditorijas priekšā. Ja tu esi uz skatuves, tad meža gaismas ir uz tevis, tu pēkšņi saproti, bāc, es esmu tādā stresā. Kā tu to zini? Man sāk drebēt iekšas tādā lielā stresā. Noteikti svīšana palielinās. Un ja pavisam traki, tad arī balss. Balss drebēšana droši vien līdzi un balss tembra izmaiņas man šķiet. Tās ir kaut kādas lietas, ko es varu identificēt, jā.
Jā, noteikti sirdsdarbības pātrināšana. Noteikti, jā. Pieminēja. Tas saraksts patiesībā arī tīri literatūrā, un ja mēs paši sāktu sev novērtēt un novērot tajā brīdī, tas saraksts ir ļoti, ļoti garš. Un tava atbilde smuki parāda to, ka stress ir ķermeniska reakcija, un tāpēc ļoti vērts sākt izmantot šo te ķermeņa regulēšanu. Un tās pieejas un iespējas ir dažādas. Bet atgriežoties pie tavu jautājumu, ka tu uzdevi par to, kas ir akūts un kas ir hronisks stress, tad es teiktu, šis piemērs ar to skatuvi, ka tu stāvi tajā starmeža gaismās, tas ir tas akūtais stress. Tas ir tas mirklis, tas brīdis, kad es piedzīvoju stresu šajā momentā. Hronisks šis stress kļūst tad, kad mēs neesam tikuši galā ar šīm visām fizioloģiskām un nenoliedzam arī kognitīvām reakcijām un sajūtām. Kad akūts stress ir tas īslaicīgais, mirklīgais stress, kas ir konkrētajā situācijā. Hroniskais ir tas, kurš mums visu laiku turpinās. Jā, viņš nav tik spilgts, viņš nav tik intensīvs, kā tā mirkļa sajūta, bet tāds visu laiku tāds fona spriedze, tāds bzzz, visu laiku, ka mums fonā kaut kur visu laiku ir, un tas ir ļoti daudz saistīts ar mūsu ikdienas ritmu, tempu un dzīves notikumiem, kad ir nemitīgi termiņi, kas mūs spiež, nemitīgi 25 neatvērti e-pasti, kā tu atver 5, tā nākamie 5, 10 ir vietā, jā. Tāda spriedze, informācija, arī informācijas daudzums, kas šobrīd mūsu pasaulē ir vienkārši abnormāls. Mūsu nervu sistēma, mūsu prāts vienkārši netiek galā ar šo informācijas nenormālo pārslogojumu. Un visu laiku mums tiek krauta gan informācija, gan spriedze, gan atbildība pienākuma, un mēs neizkāpjam no tā vāveres riteņa, un ilgstoši atrodoties tajā, viņš kļūst hronisks. Tagad, kad tu stāsti, manī kaut kā radās tāds salīdzinājums, bet tu pasaki, vai tas atbilst patiesībai. Tā kā nomierināt sevi akūtu stresa situācijā ar tādu pašu iedvesmu būtu tas pats, kas sev ieskaidrot, kad es neesmu izsalcis, vai tā kā, es nezinu, ka man nevajag apmeklēt labierīcības. Tu varbūt vari sevi par to pārliecināt uz pusstundu, 10 minūtēm, vai varbūt arī par izsalkumu uz dienu. Bet tāpat, lai to mazinātu, ir jābūt kaut kādai tai fiziskai rīcībai, kas tieši adresē to izsalkumu. Bet kāds tas varētu būt kaut kas līdzīgs par to fizisko izpausmi? Jā, tu ļoti, ļoti smuki to salīdzinājumu nolikt priekšā. Man viņš ir kaut kad jānozog un jāizmanto, tā kā es stāstīšu cilvēkiem par stresu. Tā ka tas ir ļoti precīzi, jā, mēs nevaram sev iestāt. Kristīna, tagad nav laiks iet uz toaleti, vai tagad, protams, jā, mēs to izcelkumu tiešām, kā tu saki, varam atrunāt sev uz kaut kādu mirkli, bet viņš atgriezīsies. Tad atgriežoties pie stresa reakcijām, tad mums mainās tas, kā funkcionē mūsu ķermenis. Un tas, kāpēc mūsu ķermeņa funkcijas tajā brīdī mainās, ir tāpēc, ka tavs ķermenis, tavs ļoti gudrais, viedais ķermenis, tev sagatavo cīņai vai bēgšanai. Neatkarīgi no tā, ka tas, kas tev rada stresu, mūsdienās vairs neprasa cīņu un bēgšanu. Bet mēs esam uzradīti cilvēki, kā homo sapiens, ar šo te principu, ka stress nozīmē apdraudējums, kas nozīmē, ka man ar šo apdraudējumu jātiek galā, vai cīnoties, vai bēgot. Un arī mūsdienās viss tas, kas mums rada spriedzi, mūsu ķermenis mūs sagatavo potenciālai cīņai un bēgšanai. Tāpēc gan tā sirdsdarbības pātrināšanās, gan tā elpošanas mainīšanās, gan tas, ka mums saspringst muskuļi, gan tas, kas mums mainās tajā brīdī kuņģa zarnu trakta darbība un daudz citas lietas ir paredzēts ar vienīgu šo te mērķi cīnīties vai bēgt, respektīvi sagatavot ķermeni aktīvai, fiziskai, kustībai, rīcībai, reakcijai. Un nevis kognitīvai apspriešanai, analīzei un tā tālāk. Tāpēc viens no efektīviem veidiem, kā tikt galā ar stresu, ir imitēt cīņu vai bēgšanu. Kas nozīmē tīri sadzīviski, tādā realitātē, nevis teorijā, tas nozīmē dot ķermenim kustību, dot ķermenim iespēju. Un tā ir tāda tipiska kļūda, ko mēs darām. Mēs noslāpējam to savus raizes, satraukumus, stresu, mēs viņu norijam. Bet visa šī aktivizētā enerģija, viņa paliek mūsu fizioloģijā, viņa paliek mūsu sistēmā. Mēs viņu norijam, fizioloģija paliek stresā. Mēs neesam viņu izreaģējuši. Tāpēc viens no veidiem, kā stresu
tikt galā, ir izrēģēt, nevis norīt. Un izrēģēt ar to, ka dot muskuļiem darbu, likt muskuļiem strādāt. Un otrs veids ir arī, mēs varam izrēģēt ļoti ekspresīvi, aktīvi, emocionāli. Respektīvi, just tās emocijas, ko mēs jūtam. Ļaut sev dusmoties, ļaut sev justies slikti, nepatīkami. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kura ir ļoti, ļoti pieradusi pie komforta. Un jebkurš diskomforts mums šķiet kaut kas ļoti, ļoti ārkārtējs, nepatīkams, un mēs neesam pieraduši būt diskomfortā. Bet arī ļaut būt sev tais nepatīkamās sajūtās, ļaut sev būt tajā visā stresainajā emociju gammā un fizioloģisko reakciju sajūtu gammā, nevis mēģināt to noslāpēt. Tad stresu apkopojot drusku, mēs varam izrēģēt vai no emocionāli, kas nozīmē arī reizēm kliegt un bļaut un ārdīties, bet tā, lai mēs nenodaram pāri citiem. Ja, to var izdarīt arī patīkamākā veidā. Un otrs, ļaut ķermenim fiziski izrēģēt, dot ķermenim kustību, patērēt muskuļu enerģiju. Un kas ir ļoti būtiski, to muskuļu enerģiju patērēt maksimāli tuvu tam satraucošajam notikumam, cik vien tas ir iespējams. Nevis ar atliktu tādu novēlotu reakciju, darbā es piedzīvoju stresu, pēc darba es aizēju uz treniņu un es izlādēju stresu. Forši, ja vismaz tā, bet daudz efektīvāk ir iedot to kustību maksimāli tajā brīdī tuvu tam brīdim, kad es satraucos. Un par šo arī es tad gribu precizēt, jo tieši jau, tu atbildēji uz to, kas man bija mēles galā jautājums par to treniņu vakarā, vai cilvēkiem, kas regulāri nodarbojas ar sportu, mēs varam novērot un droši vien jau, ka visi piekritīs tam, ka tas noteikti ir vajadzīgs un palīdz, tā tad šī regulārā kustēšanās un sportošana. Bet tas, par ko tu runāji, es tā saprotu, tomēr ir kaut kas nedaudz cits, respektīvi tajā brīdī. Kaut vai tas pats skatuves piemērs, vai kaut kādas būtiskas sarunas, vai prezentācija, vai tur darba intervija, vai kaut kāda tāda, nezinu, tāds uztraukums, kas tajā brīdī tad cilvēkam ir. Ko tad, tu saki, jābūt maksimāli tuvu tam akūtā stresa brīdim, kad caur kustību vai caur to emocionālo aktivitāti tu tā kā no viņa tiec vaļā. Tu viņu nevis saki, tagad nomierinies, man jākāpj uz skatuves, bet ko tad man darīt tajā vietā? Jā, šis teksts, ko mēs mēdzam teikt saviem bērniem, saviem tuviniekiem un reizēm arī sev apsēdies, nomierinies, ir vissliktākais padoms, ko tu kādam vari iedot. Jo, kā jau demonstrēja tai satraukuma momentā, visa tava fizioloģija paredzēta kustībai. Un ja tu mēģini apsēsties budas mierā, kas attiecās dažādām relaksācijas praksēm, tu rīkojies absolūti pretēji tam dabiskam impulsam un instinktam. Līdz ar to mums vajag dot šo te kustību. Protams, jau atkal pēc teorijas teikt, ideālākais būtu uzvelkt botas un apskrien 3 reizes apkārt ēkai, bet būsim realisti, tas nav dzīves mūsu karuselī, tie ļoti reti gadījumi, ka tas ir iespējams. Bet, ja mums vajag sagatavoties, pieņemsim kaut kādai sapulcei, kaut kādai diskusijai, ka tu zini, ka tā būs asa diskusija, ka tā būs jāizstāv kāds nērts viedoklis, un tu jūti jau to satraukumu iepriekš, tad vismuļķīgākais ir sēdēt kabinetā pie datora, mēģināt vēl kaut ko sagatavot un sagatavot sevi vai runu vai vēl kaut ko. Tā vietā daudz labāk ir celties kājās un kaut vai kā, staigāt tai kabinetā, tai telpā, turp šurp kā zvēriņš krātiņā, bet dot muskuļiem darbu. Ja ir iespējams uztaisīt 25 pietupienas, uztaisīt gaisa boksu, dūris izvecināt, izveidināt, iztirināt ķermeni, izpurināt ķermeni, atspiesties, nevienmēr pret grīdu, arī pret sienu to var izdarīt. Ja ir situācija tāda, ka nav pat šādi iespēja man piecelties, tad vienkārši sēžot, ko mēs tagad visi, arī tie, kas klausās, varam izdarīt, sasprindzina un atslābina augšstilbus. Mēs aktivizējam muskuļus, sasprindzina, atslābina dibenu muskuļus. Vai noliec rokas pret krēsla malu sēžam daļu un spiedies ar rokām prom no krēsla. Tad ar rokām spiežot krēslu prom, mēs aktivizējam muskuļus, plecu, krūšu, roku līdz pat vēdera muskuļiem.
Tā brīdī iesaistās diezgan daudz muskuļu grupas. Tad dod šo kustību, šo aktivitāti. Un noteikti to Anta arī pamanījusi, kad kādreiz, kad mēs sēžam sapulcē, apaļais galds un cilvēkiem ir pa kārtai kādam jāpauž savs viedoklis, mēs redzam, ka tā kāja apakšā zem tā galda tirinās, šūpojās nervozi, ja, ka tā pildspalva tur tirinās un klakšķinās. Un šie tie impulsi, ko mūsu ķermenis jau rāda priekšā, man vajag kustību. Man vajag, dod man kustību, un tad dodam kaut vai mikrokustību, šūpošanās, ja krēslā. Dodam maksimāli jebkāda veida muskuļu darbu, kas ir iespējams tajā brīdī. Un tā emocionālā, ko tu teici, ļauties tām emocijām, es saprotu, ka tas ir vairāk tādā drošākā vidē, vai ne? Varbūt arī kādu piemēru no tā, ko tad nozīmē ļauties. Viens, tu saki, kliegt, tā kā nemierināt sevi, varbūt vēl kaut kā precīzāk. Jā, drusku par to kliedzienu es gribu nokomentēt, lai tā, kad ir viedoklis rodās, kad es drīkstu bļaut un kliegt uz visiem pēc kāds, kas man ir radījuši nepatīkšanas. Nē, mēs varam izpaust arī savas emocijas, tādā daudz veselīgākā un veidā pret sevi un pret apkārtējiem. Un sentēvu metodas izkliegties spilvenā vai mežā, viņas strādā, tas ir tas izlādes veids. Kā mēs varam to izdarīt reālāk un organiskāk, ir viens no maniem ieteikumiem ir klusais kliediens. Pastāstīšu, ko tas nozīmē. Klusais kliedziens ir, ka tu imitē kliegšanu, bet bez skaņas. Tad tajā brīdī tu sasprindzinies, tu visa tava sēja sasprinzinās, tu muti atver, it kā tu tiešām kliek, tajā brīdī saspringst pat diafragma. Ja, un to arī, protams, visticamāk mēs varēsim izdarīt bez liekām acīm. Bet pieņemsim piemēru, man tieši pēdējās apmācībās dalībniece dalījās, tad vienā no tikšanās reizē es izstāstīju par šo kluso kliedzienu, otrajā tikšanās reizē, kas ir pāris nedēļu pārtraukumu, viņa stāstīja, viņa saka, ka viņai izvērsās asa diskusija strīds ar savu dzīves biedru. Viņš saka, un es jūtu, ka tās emocijas nāk tā, ka tūlīt būs sprādziens totālākais. Viņa vienkārši paceļ roku, pasaka, stop, man vajag minūti sev. Viņa aizgāja projām no tās telpas, kur notiek strīds, viņa iegāja vanistabā, viņa uztaisīja kluso kliedzienu. Viņa saka, un noņēma kā roku, es atgriezos apakaļ pēc pāris minūtēm, mēs varējām sakarīgi turpināt diskusiju. Tas ir tāds viens no reāliem sadzīviskiem piemēriem. Vēl viens ir tas, kad nemēģināt mainīt, teiksim, pieejas, kā mazināt stresu, daudz un dažādas, un noteikti nebūs tā viena unikālā zelta tabletīte. Es parasti izmantoju vismaz 6, 7, 8 pieeju kaut kādu komplektu, ko es daru tajā brīdī, kad es satraucos. Un viena no tām pieejām ir ļaut tām sajūtām būt, nemēģināt viņas mainīt. Akceptēt to, ka ir ok, kad es šobrīd satraucos, ir ok, ka man tā sirds lec pa muti ārā, ir ok, ka es jūtu dusmas, aizvainojumu, neapmierinātību. Es esmu cilvēks. Es esmu cilvēks ar visu emociju spektru un nepretoties tam, ka es tagad jūtos tik štruntīgi. Kad mēs pieņemam šo pieņemošo un tādu pat laipnu attieksmi pret sevi. Ja? Nevis, nē, tu tagad esi, tīpaši vīriešiem vecis, tev ir jāsavācās, ja? Bet nē, ir ok, pieņemt to, akceptēt. Kādreiz vīrieši, kad mums raud reti, bet sievietēm, kad nāk asaras, ja ir tā situācija, ka tu vari ļaut tām asarām būt, tad viņas nevis norīt un viņām ļaut būt. Asarās ir kortizols, stresa hormons, kas nozīmē, ka mēs tādējādi atbrīvamies no stresa. Un šeit es atkal saprotu, ka sabiedrībā publiski visticamāk jau mēs tās asaras norīsim. Bet man ir jautājums, vai tas nav kļuvis par ikdienas ieradumu, ka tad, kad tu esi viens pats, viena pati, vai arī tad tu nesāc rīt tās asaras. Jā, tad paskatīties, vai ir tie brīži, kad es tomēr varu ļaut tām visām sajūtām būt un justies štruntīgi un arī izbimbāties, izdusmoties, arī, kā man arī kāda klienta teica, iet mežā un izspārdīt tos celmus. Jā. Te man šķiet arī būtiski atgādināt visiem, kas klausās, ka mēs arī nerunājam par to, ka tas ir dara un ka tas ir jādara pilnīgi vienmēr. Protams, ka ir situācijas, ka tam nav piemērots brīdis un laiks, bet te vienkārši ir saruna par alternatīvu, par to, ka ja ir iespēja to darīt, tad ir vērts to izmēģināt, jo tas var būt efektīvāk nekā
nekā tas varbūt, ko mēs esam pieraduši darīt, lai no stresa atbrīvotos vai lai sevi nomierinātu. Viens tāds jautājums man vēl ir par to vispār, kā atpazīt. Es domāju, mēs esam tikuši skaidrībā par to akūto stresu un arī lielā mērā par hronisko, par tādu patstāvīgu ikdienas spriedzi vai kas paliek lielāka un atkal atkāpjas. Bet kā saprast? Varbūt, ja man šķiet, ka man nav tā, es neapzinos, ka man būtu tur liels stress ikdienā vai tam līdzīgi, liekas, ka viss ok. Bet varbūt tomēr kaut kāda uzvedība liecina par pretējo. Vai ir kaut kādas pazīmes, kas palīdz cilvēkam kā identificēt, ka stresa ir bijis par daudz? Jā, šo to es arī ik pa laikam sastopos ar viedokli, ka jā, man liekas, viss ir labi, viss ir kārtībā, es dzīvoju, man viss ir forši, un tad pēkšņi ir sprādziens no manas puses. Ja? Un tad ir tas izvirdums, un tad liekas bāc, no kurienes tas radās. Patiesībā tās pazīmes jau ir daudz iepriekš. Tikai jautājums, vai mēs viņas pamanam, vai mēs viņas atpazīstam, un bieži vien tās pazīmes ir tādas lietas, ko mēs uzskatām, tā jau ir norma. Tāds es esmu, vai tāda ir dzīve, un tādi tie notikumi, tāda mūsu sabiedrība, bet tā nav norma. Teiksim, viena no pirmajām pazīmēm, ka ir paaugstinājušies stresa hormoni tavā asinsritē, ir tolerances trūkums. Mēs kļūstam neiecietīgāki. Mēs kļūstam, faktiski tā, ka tad, kad mums paaugstinās stresa hormoni, mums paaugstinās agresivitāte. Un mūsu sabiedrībā, tas nav tā, ka mēs ejam tagad maukt pa muti vai spēt atspārdīt kādu. Mūsu sabiedrībā tā ir tā neiecietība, tā ātrā aizsvilšanās, sadusmošanās, aizkaitināšanās. Un tas, ko es cilvēkiem iesaku, meklēt, kas ir tie tavi lakmusa papīriņi, kas tev parāda, ka kaut kas ir mainījies tavā spējā tikt galā ar sadzīviskiem kairinājumiem. Ja? Teiksim, piemērs. Klasiska lieta, ja es braucu no rīta uz darbu mašīnām, ir tīpaši, ja es šoferēju, nevis blakus sēžu, un ir korķis. Un vienu rītu man tas nenormāli uzbesīja, un citu rītu man tas nebesīja, un man ir pilnīgs, tā ir, korķis ir, un korķis mūžam ir bijis, ja? Kas ir mainījies? Situācija nav mainījusies, korķis nav mainījies, apstākļi nav mainījušies, bet es uzbesos, tātad es esmu mainījies. Un tas, kas ir mainījies, ir šis labsajūtas un stresa hormonu līdzsvars. Līdz ko manī ir vairāk stresa hormonu, es neesmu atjaunojies pēc stresa, es neesmu izreaģējis pietiekam stresu, tad attiecīgi šī te agresija, kas mums parādās tādā maigākā veidā, sāk parādīties. Priekš manis lakmus papīriņš ir arī pastaigāt suni. Tad, kad es sadusmojos uz to, ka suns man roku velk pārāk strauji, kas ir pavadā, jo suns laimīgs skrien uz priekšu, un man tas uzbesīja. Tad es saprotu, ka manī atkal ir par daudz spriedzes iekšējās, kas atrod vienkārši to ventīli, pa kuru iznākt ārā. Ja? Un tas ir viens no pirmajiem rādītājiem. Un šis ir tas, ko mēs uzskatām, ka bet tāda ir dzīve, tāds es esmu, tā ir norma, bet tā nav norma. Pamosties no rīta jau nogurušam, neapmierinātam cilvēkam, ka tev nepatīk, kas notiek un kaitina un besī, tā ir pazīme, ka tevī tajā brīdī pat daudz stresa, ka tu neesi nodrošinājis savu laiku, vietu, brīdi, ka tu vari atpūsties un tikt galā ar to akūto stresu, lai viņš nenonāk hroniskā stresā. Nākamais solis, kas daudziem arī pazīstams, ir miega traucējumi. Jā, tad, kad ir grūtības aizmigt, vai arī aizmigt ir viegli, bet naktī raujies augšā. Jā. Tā ir tipiskākā lieta. Tālāk jau seko jau tādas nopietnākas lietas, kad ir enerģijas izsīkums, fizisko spēku izsīkums, kognitīvo spēju izsīkums, mentālo tieši tāpat. Tas jau velk uz izdegšanu. Cilvēkiem parādās trauksmes, ir paaugstināts asinsspiediens, pulss, sirdsdarbība pātrināta, ir muskuļu tonus, kas arī ļoti tipiska pazīme stresa, ir pārāk savilkti saspringti muskuļi, kas mums rāda sāpes ķermenī. Vai tas ir galvas sāpes, sprandas sāpes, josteļas sāpes, un ko mēs atkal uzskatām, tā jau ir norma. Tā man ir, bet nav norma.
Tad jau tālāk, protams, ķermenis deg un izdeg visi resursi, imunitāte sāk klipot, ja mēs biežāk saaugstējamies un ilgstošā laika posmā jau gadiem ilgi, jo ķermenis gadiem ilgi to var paciest šādu stāvokli, bet pēc gadiem jau sāk parādīties jau nopietnākas veselības grūtības. Jo pasaules mediķi apgalvo, ka līdz pat 90% tie pacienti, kas spēr kāju pār viņu kabineta slieksni, ka tās sūdzības, ar ko viņi nāk, ir saistīts cieši ar stresu, vai pat stress ir tas katalizators, izraisītājs tām sūdzībām, tātad saslimšanām. Jā, to es tā esmu dzirdējusi. Un tad, tuvojoties jau sarunas noslēgumam, mums jāķeras klāt tam, ko darīt. Mēs sapratām, kādi varētu būt, nevis kādi varētu būt, bet kādi ir tādi ātrā recepti tam akūtajam stresam, tātad aktivizācija iespēja robežās un arī pat tāda neredzama muskuļu sasprindzināšana, ja nav iespēja izdarīt kaut ko, kas ir tāds ļoti aktīvs. Bet, vai tad, ja cilvēks ir tā kā sazīmējis, ka ir tas kroniskais stress uzkrājies, vai vienkārši katrs no mums, pat varbūt arī neesot tādā aizkaitinājumā vai it kā spriedzē, noteikti var tikai iegūt, darot kaut ko, kas palīdz tomēr no kaut kāda, kaut vai mazajiem stresa momentiem, kas ir sadzīvē un ikdienā uzkrājušies, atbrīvoties. Tātad, ko man darīt ar kronisko stresu? Kā varbūt sākt, ko sākt, un es zinu, ka tu te vari pastāstīt kaut ko, kas atšķiras varbūt no tā, ka mēs jau visi zinām, ka vajadzētu sportot un darīt to regulāri un noteiktu laiku, bet arī kaut kādas varbūt tās metodas ārpus tā, gan tiem, kas sporto, gan tiem, kas nē. Pirmais noteikti es tāpatās pieskaršos tam sportam, ka bez fiziskas slodzes no stresa vaļā netikt, ir nepieciešama fiziska slodze. Tātad šo muskuļu enerģija ir jāpatērē. Un tas nevienmēr prasa stundu garu treniņu. Tīri, lai mēs stresu sadedzinātu, mums pietiek, ka mēs drusku iesvīstam, kas ir 15-20 minūtes, kad drusku sirdsdarbība pātrinās un drusku sviedri izdalās, bet nevis tā, ka sirds lec pa muti ārā un man tur piedurknēs spiedi jāslauk no sviedriem pilošajiem. Tas jau ir par daudz, jo tajā brīdī, kad fiziskā slodze ir ļoti intensīva un aktīva, tajā brīdī izdalās nevis labsajūtas hormoni, ko mēs daudz zinām par pētījumiem, ko stāsta mums un esam varbūt lasījuši, bet tad izdalās jau pie intensīvas fiziskas slodzes stresa hormoni. Līdz ar to slodzē jābūt vieglai, mērenai. Tad tā ir viena lieta. Otra lieta, kas arī ļoti daudz ir dzirdēts, prioritātei numur 1 tavā dzīvē būtu jābūt miegam. Tam būtu jābūt prioritātei un savu dzīvi pakārtot. Nevis, cik pietiks, tik izgulēšos, bet gluži pretēji, kad nē, es tagad saku stop visam citam un es eju gulēt, jo mana prioritāte ir mana mentālā un fiziskā veselība, jo tavs ķermenis dziedinās, līdzsvarojās šūnas, reģenerējās imunitāte, darbojās, visi vielmaiņas metabolismu procesi darbojās tikai un vienīgi parasimpatiskās nervu sistēmas darbības laikā. Tā ir tā nervu sistēmas daļa, kuras laikā mēs totāli relaksējamies un atpūšamies. Un tad miegs ir visspēcīgākais moments, kad ķermenis dabiski atpūšās. Un tur gan nervu sistēma nolīdzsvarosies, gan fiziskās šūnu audu līmenī ķermenis arī dziedināsies un reģenerēsies. Tāpēc miegam jābūt prioritātei numur 1. Papildus tam visam, protams, ka šo parasimpatisko nervu sistēmu ir nepieciešams vēl papildus šo līdzsvarojošo. Jo stress nozīmē, ka mēs esam simpatiskajā nervu sistēmā, kas ir šī aktivizējošā nervu sistēmas daļa, kas mūs tur šai aktivitātē. Un mums ir jāpalīdz savai nervu sistēmai nonākt šai parasimpatiskajā, šai nomierinošā. Tāpēc tur ir vajadzīgas atpūta, kvalitatīva jēgpilna atpūta. Un atpūta, sēžot ar pulti rokā vai glāstot telefonu, tavai nervu sistēmai nav atpūta, jo tajā brīdī tu joprojām stimulē savu nervu sistēmu, savus smadzenes. Jā, varbūt tavs ķermenis atpūšās mīkstā dīvānā, bet tavs prāts neatpūšās. Tāpēc ir vajadzīgi jēgpilna atpūta, kad mēs atslēdzamies. Ja mēs esam visu laiku šajā on režīmā,
visu laiku ieslēgtajā, visu laiku pieejami, visu laiku sasniedzami, mūsu nervu sistēma nespēja tajā brīdī atpūsties, un tas ir milzīgs klupšanas akmens, ja? Un nav jau problēmas ar to, mēs gribam arī sevi izklaidēt ar sociāliem tīkliem, ar filmām, ar kino, tas ir viens no atpūtas veidiem, bet tas ir vairāk šis te fiziskā ķermeņa atpūtināšanas veids. Un jautājums, uz kā rēķina mēs to darām. Ja mēs to darām bieži vien uz miega rēķina, vai uz tā rēķina, ka tam dēļ man nepietiek laika citām atpūtas veidiem, ja, tad tas jau ir kaitīgi un traucējoši. Tāpēc dziļas relaksācijas prakses būtu ļoti, ļoti vēlams, ja, ka tu vari nogulties uz grīdas zvaigznītē un ļaut saviem muskuļiem totāli atslāpt. Ja muskuļu atslābināšana ir milzīga atslēga nervu sistēmas līdzsvarošanai, gan aktivizēšana caur fizisko slodzi, gan muskuļu atslābināšana. Dari jebko, kas tev palīdz panākt šo sajūtu, ka tavu muskuļi, ka tavs ķermenis ir totāli atslābis. Ja, tas būtu tādas būtiskas lietas. Jā, būtiski, man liekas, tas, ko tu teici, ka jebkura tā kā, jā, pat ja mēs skatāmies izklaidējošu saturu, tad tāpat tā vienkārši ir slodze nervu sistēmai, kaut vai tāpēc, ka tur mēs iegūstam kaut kādu informāciju, smadzenes turpina strādāt, pat ja tas nav nekas varbūt satraucošs vai negatīvs, vai asa sižeta vai trilleris, bet arī vienkārši, jā, skrolējot, tā smadzenes turpina darboties, tā, man liekas, tāda būtiska lieta. Pat tad, ja tās ir tikai bildītas, jā. Jā, es arī atcerējos tagad, kad tu stāstīji, ka man pat pavisam nesen šajā ziemā bija tāds ļoti redz gadījums, ka laikam pēc vētras mājā nebija elektrība uz kādām pāris stundām. Un es tikai sapratu kaut kā neviļus vienā brīdī, cik ārprātīgi relaksēties pēkšņi esmu. Tieši no tā, ka tev nav vispār nekāda, pat ne leduskapja dūkoņa fonā, vai ka nav iespēja neko tā kā ieslēgt, paskatīties vai tam līdzīgi. Jā, tā kā tas tiešām noteikti strādā. Protams, ir iešana dabā un viss pārējais, ko mēs ikdienā darām. Jā, tam ir jābūt rūpes par sevi, un tad jautājums, ko nozīmē rūpes par sevi? Patiesībā rūpes par sevi nozīmē rūpes par savu ķermeni. Un ikdienā padomāt par to, ja man ir izvēles, tad uzrakstīt vēl vienu e-pastu klientam vai aiziet tagad uz tualeti, jo ir spiediens. Tad izvēlē būtu jābūt, es aiziešu parūpēties par savu ķermeni, es aiziešu to tualeti. Ja, vai man ir izvēle vēl pēc darba laika atvērt datoru un kaut ko izdarīt darba lietām, vai tomēr iziet laukā pastaigāt, vai varbūt nevis atvērt datoru, bet atvērt grāmatu, tad tai prioritātei vajadzētu būt, ka pēc darba laika mēs tomēr atveram grāmatu vai ejam pastaigā, vai tiešām ļaujam ķermenim atslābt. Ja, un arī šim smadzenēm atslābt. Tad rūpes par sevi būtu tā lieta, kas mums visiem ir jāmācās. Mēs rūpes par sevi mums parasti ir otrajā vai pēdējā plānā. Ja? Bet pamainīt to proporciju. Jā, un arī apziņa, ka viss ir galvā, manuprāt, ir tādas nelielas lamatas, jo tad tev šķiet, ka to tu vari mainīt tikai ar domām, bet smadzenes jau ir tāds pats orgāns kā roka vai kāja. Vai jebkas cits, un ja mēs nemitīgi to uzturam spriedzē, tad mēs zinām, kas notiek. Un uz smadzenēm laikam teipu neuzliksi, un masāžu arī neuztaisīs. Paldies tev liels, un man ir pēdējais jautājums tieši par metodi, ko tu praktizē, kas saīsinājumā ir TRE. Pastāsti varbūt par šo, noslēdzot mūsu sarunu, un kas tad ir tas īpašais tajā un kā tā var palīdzēt? Tad TRE ir šie mistiskie burti tension and trauma release exercises. Tad tie ir vingrojumi, kas palīdz rosināt ķermenī neirogēno trīci. Un tagad jautājums droši vien nākamais, kas ir neirogēnā trīce? Neirogēnā trīce ir tāda ķermeņa trīcēšana vai drebēšana, kuru mēs visbiežāk piedzīvojam, kad mēs satraucamies, kad mēs baidamies, kad mēs esam diezgan lielā tādā satraukumā. Ja, ņemot to pašu skatuves piemēru, atgriežoties pie viņa, liela daļa cilvēku starp visu to fizioloģisko, fizisko, ķermenisko sajūtu kokteili, kā viena no viņiem sajūtīs arī tas, ko tu pieminēji, ka trīc balss vai ka trīc ķermenis. Pie ļoti liela satraukuma to var redzēt no malas jebkurš ar aci, ja, kad tu redzi, ka rokas kājas trīc un citais viss ķermenis var purēt.
Bet visbiežāk sadzīves mēs to jūtam tikai paši iekšēji, kā tādu viegli trīsošu sajūtu. Ja mums pat latviešiem ir teiciens, ka trīc kā apšu lapa, ja nerunājot par augstumu, ja, vai mēs mēdzam teikt, mani tā purināja, mani tā tresīja, ja, kad mēs atsaucamies uz kādu satraucošu notikumu, kas spilgti demonstrē to, ka mēs jūtam to sajūtu. Man pat bija pārsteigums, es biju aizgājusi uz vienu izrādi, kur Ralfs Eilants ar Kasparu Breidaku uzorganizējuši Mēs jūs mīlam, un kad Ralfs Eilants, kad bija uzkāpis skatus, pirmās 15 minūtes, viņš visu trīcēja, viņam rokas trīcēja. Ja? Man liekas, kā viņš ir tik daudz gadus uz skatus, un ka viņam jau vajadzēja būt pieradušam, bet īsti jau tā nav. Mūsu nervu sistēma reaģē visu laiku non-stopā. Cilvēkiem arī vērts atgādināt, nav tāda iespēja, ka tu nejutīsi stresu. Tas ir dabiska ķermeņa reakcija, tā ir fizioloģija, tas ir refleksa reakcija, un līdz ar to mēs viņu vienmēr jutīsim šo te stresu. Situācijas var mainīties un apstākļi var mainīties, mēs varam viņu mazāk izjust, bet mēs viņu vienmēr jutīsim. Lūk, un viena no tām reakcijām šī trīcošā sajūta, un mēs viņu pēc gribam nožņaukt, nejust, fiksi nogrūst. Tas ir kaut kas slikts, kaut kas nepatīkams, kas parāda man vājumu un nedrošību. Un mēs līdz ar to neļaujamies, jo tas ir arī refleks, primitīvs refleks, kas ir raksturīgs pilnīgi visiem zīdītājiem. Un šī refleksa mērķis ir palīdzēt mums ātrāk nomierināties, palīdzēt šo sakairināto nervu sistēmu novest līdz līdzsvarotākam stāvoklim. Līdz ar to, ja mēs neļaujamies tai trīcēšanai, mēs tikai attālinam to brīdi, kad ķermenis tā varētu palīdzēt. Ja, un šis sasaucās ar to, ko es iepriekš teicu, ka reizēm mums vajag ļaut visām tām sajūtām būt. Un arī neirogēnai trīcē tas ideālais scenārijs būtu ļaut tām sajūtām būt, jo viņas tev palīdzēs ātrāk nomierināties. Protams, ja situācija, vidi un apstākļi to ļauj. Ja apstākļi to neļauj, tad nākamais labākais solis ir atrast klusu vietiņu. Visbiežāk tas būs mājās, nogulties uz grīdas un izsaukt šo neirogēno trīci ar nodomu caur metodi, ja, ko ir radījis doktors Davids Berselī. Un viņš ir atkodis to veidu, kā mēs varam izsaukt šo neirogēno trīci savā ķermenī. Tas ir patīkami un tas ir ļoti atslābinoši. Tas ir tieši tas, kas atslābina šos hroniski savilktos muskuļus un nomierina mūsu sakairināto nervu sistēmu. Tie ir vingrinājumi vai pašiedvesma vai kas ir tā metode īsumā? Jā, tātad, kā jau nosaukums liecina, exercise, tension release exercise, tātad tie ir vingrojumi, kuru mērķis ir izsaukt šo neirogēno trīci. Ir 6 vingrojumu protokols, oriģināli standarta veidā, bet es klientiem mācu un dodu tikai pusotru vingrojumu. Tā nav nekāda tur lēkāšana vai milzīga fiziska slodze. Tas ir pa lielam, tiešām pusotrs vingrojums guļus uz muguras, ar kājām, ar gūznu muskultūras nedaudz tonizēšanu, pavisam vieglu tonizēšanu, kas ļauj mums piedzīvot šo te trīcošo sajūtu savā ķermenī. Tā, ka tas neaizņem daudz laika, tās ir 10-15 minūtes, un ļauj ķermenim piedzīvot šo neirogēno trīci ar mērķi, lai nervu sistēma atbrīvotos no liekā uzbudinājuma un kairinājuma, ko mēs katru dienu saņemam. Paldies tev liels par sarunu. Patiešām novēlu katram atrast sev labāko veidu, kā atbrīvoties no gan akūta, gan mazināt arī hronisku stresu. Un cerams, ka šī saruna kaut kādā mērā iedvesmos un palīdzēs. Paldies, Kristīna. Paldies, lai noder, un rūpējamies par sevi. Trešais deglis. Stress ir gana sarežģīta parādība. Tās ir sajūtas, kas rodas ikdienā sarežģītās situācijās, līdzsvaru trūkums starp mūsu prasībām un spējām, mūsu reakcija uz lielu ārējo spiedienu. Par stresu, tā klātesamību ikdienā un praksi, kā ar stresu tikt galā, uz sarunu aicināju un lūdzu dalīties ar personīgo pieredzi mūsu kolēģus, juristi Ievu Gaigalu un betona maisītāja vadītāju Ģirtu Rakuli. Sveika, Ieva! Sveiks, Ģirt! Sveiki! Sveiki! Sveiki visiem! Pastāstiet lūdzu, kādas ir jūsu ikdienas darba gaitas un vai jums bieži nākas saskarties ar situācijām,
Kurās rodas stress? Varbūt Ieva, tu pirmā. Nu, tātad, lai visi klausītāji zina, es esmu juriste, un varbūt kādam varētu likties, ka mans darbs ir tāds garlaicīgs un vienmuļš, un tas ietver tikai ņemšanos ar papīriem, tur līgumu gatavošanu, izskatīšanu, normatīvo aktu lasīšanu un kaut kādas administratīvas lietas, bet īstenībā tā nemaz nav, jo strādājot tik daudzpusīgā uzņēmumā, tas tēmu loks, ar kurām man nākas saskarties, ir tiešām ļoti plašs. Piemēram, tā pati būvniecība, vides jautājumi, darba tiesību jautājumi, konkurences tiesību jautājumi. Būtībā, ja kādam kolēģim ir kāds, teiksim, problēma jautājums, un viņš īsti nezina, kurā lauciņā tas ietilps, tad bieži tieši mēs, juristi, esam tie, pie kuriem šis jautājums nonāk. Un runājot par stresu, es jau šeit esmu iestrādājusies un pieradusi pie tādas manas ikdienas darba pienākumiem, un pārsvarā viss notiek mierīgi, bet stress rodas tajās situācijās, kad pie manis nāk cilvēki ar kādu problēmu jautājumu, kas ir jārisina ļoti īsā termiņā, piemēram, tur dienas vai stundas laikā, un tas uzreiz man rada šo stresaino situāciju, vai es paspēšu, vai es tikšu galā. Un vēl viens aspekts, kas stresu rada, ir tad, ja man ir jāstrādā ar kaut ko tādu, ar tādu tēmu, kurā es neesmu līdz galam pārliecināta, kur man vajag vairāk zināšanas, jo tādā gadījumā es, protams, pati zinu, ka tas, par ko es runāju, ka man tajā tēmā nav pārliecības, un līdz ar to tas man arī pašai rada iekšēju stresu. Ikdienas gaids man sākās jau vakarā, kad man ir noteikts laiks, cikos ir jābūt darbā. Aizeju drusku ātrāk no rīta uz darbu, lai neveidoties stress, lai nav pa galu, pa kaklu tas viss nenotiek darīt. Nu, tad lēnām apskatu mašīnas, sakopies, un sāc savus ikdienas gaids. Pārbaudu, visu apskaties. Tādā garā. Nav noslēpums, ka mums ir gan saspringta satiksme un arī kolēģi ir dalījušies ar iespaidiem par būvlaukumiem, cik tie mēdz būt sarežģīti, šauri un visas dažādas tādas nianses. Tev tas nerada stresu? Nu, redziet, kā ir mums neviens nav teicis, ka mums tas viss ir jādara ātri. Mēs varam visu to darīt savā gaitā, ar savām domām, lēnā garā. Ir sarežģīti objekti, kur ir iebraukšana, bet tad tu lēnām to dari, pastiprināt lēnām, nesteidzies. Ja tev nav sajūta, ka to nevar izdarīt, tad nevar izdarīt. Tad, attiecīgi, kādam saki un ziņo. Bet, var visu to darīt. Kā tiekat galā ar stresu un kā to vadiet, lai stress netraucētu un nekaitētu ne darba gaitās, ne jūsu, tā teikt, brīvajā laikā, jūs personīgajā dzīvē? Jā, es vispār esmu diezgan stresains cilvēks. Es vienmēr esmu bijusi tāds cilvēks, kas par visu uztraucas. Gan par sīkumiem, gan arī par, protams, nopietnākām lietām es vēl vairāk uztraucos. Un es esmu novērojusi laika gaitā, ka tas, kas man palīdz tikt galā ar stresu, ir kaut kāda rutīnas vai kārtības ievērošana. Un bieži vien vārdam rutīna vai kaut kāda dienas kārtība ir tāda negatīva pieskaņa, bet manā gadījumā es esmu pamanījusi, ka man šī rutīna vai konkrēta kārtība tieši doda brīvību. Es jūtos par sevi labāk, ja man ir kaut kādas lietas, ko es ievēroju. Un, teiksim, tas man palīdz gan darbā, gan ikdienā, un it īpaši man šo te priekš manis noderīgo rutīnu sanāk ievērot tieši darba dienās, piemēram, agra celšanās, kaut kāda sporta nodarbība, tad man ir arī darbs, kas tomēr ievieš, kas aizpilda lielu daļu no mana laika. Un jā, es esmu pamanījusi, ka ievērojot konkrētu kārtību, es jūtos labāk, es mazāk stresoju, un tas man ir visnotaļ
visnotaļ noderīgi. Kā arī, un šis jau ir, šis tiešāk sasaistās ar darbu, ja man kādreiz ir, piemēram, kāds liels uzdevums, kas man ir jāpaveic, kas man jau no paša sākuma rada stresu, tad vienmēr labs risinājums ir paskatīties uz to no malas un saplānot pa soļiem, ko es darīšu, kas man ir nepieciešams katrā šī uzdevuma izpildes fāzē, un atkal zināt jau konkrētu kārtību un plānu, kā es ar to tikšu galā. Tas man arī noņem šo stresu un atļauj izpildīt konkrēto uzdevumu daudz mierīgākās noskaņās. Kolēģi ir atsaucīgi mums tādā ziņā no šoferu puses un no sūkņu vadītājiem. Visi ir atsaucīgi. Un ja tu nejūties droši, tu aizēji paprasi kādam, lai tev stāv aizmugurē. Ka tev nav vajadzīgs tas stress, tas liekais, manevrs nepareizais. Un tad jau viņš tev lēnā garā ievad iekšā. Restīvi sadarbība. Sadarbība, jā. Galvenais jau ir nesteigties visā tādā. Arī kolēģis, ja tev steidzina vai kā, viņam pasaka, nē, es savā gaitā to visu iebraukšu, izdarīšu, tā minūte, vai tās 3 minūtes vai minūte, tur nav šķirba. Nekāda, piebrauc, izdara visu. Galvenais nesteigties. Ieva jau minēja sportu. Bet kādas jums vispār ir tādas kaut kādas aktivitātes pēc darba, lai atjaunotu iekšējo līdzsvaru, tā teikt, aizgaiņātu sliktas domas un emocijas, kuras ilgtermiņā varētu kaitēt jūsu gan fiziskajai, gan mentālajai veselībai? Piemēram, ir tā, ka vasarā tas ir foršāk ir izdarāms. Aizbrauc mājās, man ir 2 meitas, uzsēžamies uz velosipēdiem, aizbraucam līdz Mārupei. Izbraukājam, tad tu arī bišķi dabūjies to fizisko, jo tu visu dienu tomēr sēdi, braukājies, tev nav tās aktivitātes tik daudz. Tad lieta, ja ir lielāks brīvdienas, tad aizbrauc pie kāda ciemos, pamakšķerēt un kaut ko šo to vēl padara, visu kaut ko. Uzcep gaļu. Tā arī, viss. Uzcep gaļu, iet, mazdārziņā, ziemā tas ir sniegu patīri, savu veidu atpūt. Ka tu es tā... Ir daudz cilvēku, kas saplāno ļoti. Es nav tāds cilvēks, kas plāno. Es visu daru tā. Šodien es gribu, es aiziet, izdaru, man viss sanāk, viss. Restīvi, tu necenties sevi par visām varītēm pārvarēt un sevi piespiest, lai kaut ko darītu. Jā, un krāt kaut kādus darbus, ir ikdienišķi darbi, kas tev ir jāizdara, bet tu viņus nekrāji, vienkārši uzreiz tā mēģini visu izdarīt, Un tad tev arī nav tas stress. Ja tu sakrāji, piemēram, daudz visu kaut kādas savas lietas, tad tu domā vienu dienu no rīta līdz vakaram teici skrien. Ja tu viņus tā pamazām, tad arī nav tas stress. Es ļoti daudz lasu. Es sāku lasīt Covid laikā. Es atsāku lasīt Covid laikā. Jāsaka, arī tās grāmatas varbūt nav nekādas izglītojošās self-help grāmatas. Tās ir, tā ir daļa literatūra un viskaut kādi detektīvi, kā arī dažas fantāzijas grāmatas un romāni. Tas man ļoti patīk, tas man arī novērš domas no manām ikdienas problēmām. Kā arī, protams, mūzika, dziedāšana, dejošana. Mūzika arī ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa. Un vienmēr, piemēram, braucot uz darbu vai jebkur citur, man vienmēr vajag fonā mūziku. Turklāt radio nē, tāpēc, ka tur pa vidu ir runāšana. Man ir liels uzsvers tieši uz to mūziku, kas arī mani nomierina un dod to pareizo domāšanu un noskaņu, lai es varētu doties ikdienas gaitās. Un tad noslēgumā es vēlos jums pajautāt, ko jūs ieteiktu kolēģiem? Ko darīt vai tieši otrādi, ko nedarīt, lai līdz minimumam tad mazinātu šo stresu un tā negatīvo ietekmi? Un tu sāc stresot par to kļūdu un uzreiz tev aiziet atkal kaut kāda kļūda un tas jau tu ir vienkārši baha. To vajag nošķirt malā, ir kļūda, darīt tālāk darbu. Prast viņu, nolikt malā un iet uz priekšu. Nevis visu laiku, un mācīties un nevis laiku sev
iekšēji, man tā sanāca. Es ieteiktu atrast to saucamo darba un privātās dzīves balansu, jo, manuprāt, viss jau izriet no tā, ja jūs atradīsiet laiku ikdienā priekš sevis, ja jūs atradīsiet brīvu brīdi, kurā darīt savas lietas vai savu hobiju, kaut ko, kas jūs pozitīvi uzlādē, tas jau arī tas jums noņems stresu un jums paliks viss vieglāk, tā skaitā arī darba dzīvē. Tā kā jā, viss nav tikai par darbu. Paldies liels jums abiem par jūsu komentāriem un tiešām lieliskajiem ieteikumiem. Priekš sevis es no šīs sarunas paņemšu noteikti Ievas minēto par līdzsvaru starp darba dzīvi un privāto dzīvi, par plānošanu un kārtības ievērošanu soli pa solim un nestresosim. Un tad jau arī mēs būsim veseli un droši aizdīsim mūsu ikdienas gaitas. Paldies! Paldies, ka klausījāties! Tiekamies jau aprīlī!